Fotogrāfijas aizved skatītājs Boiko ciematu Ukrainā, kas ir Karpatu kalnos. Tā ir vieta, kur cilvēkiem vēl joprojām ir saglabājusies kaut kāda mistiskā uztvere par pasauli. Pats fotogrāfs, kurš uzaudzis lielpilsētā, atzīst, ka viņu vienmēr ir interģējusi dzīve nelielās kopienās. Ukrainas ciems Boiko kļuva par vietu, kur īstenojās Jāna ilūzijas par idilisko lauku dzīvi. Baltijas valstīs dzīvojošiem šie ciemi ikdienā noķertie mirkļi varētu būt diezgan saprotami un tuvi. Brikčīnska darbos ik viens apmeklētājs atpazīs arī kaut ko no savas bērnības un vecvecāku mājām. Fotogrāfs īpatnējā veidā parāda, ka caur šo idilisko pasaku ir vizualizēta Boiko ciemata iedzīvotāju ikdienas smagos darba mirkļos un personiskā intimitātē. Interesanti ir tas, kā laukos dzīvojošie cilvēki domā. Viņiem piemīt, varētu teikt, brīnumu, notikumu domāšana. Viņi tiešām tic melnajai un baltajai maģijai. Mums, kas dzīvojam masu kultūrā, doma, ka kāds par mani slikti domājas un tas ir iemesls, kāpēc kaut kas slikts ar mani notiek, liekas neticama. Šie cilvēki joprojām dzīvo tādu veidu pasaulē. Jānis Brikčīnskis ir dokumentālās fotogrāfijas pārstāvs. Lielākoties viņš savos darbos attainojas Austruma Eiropas lauku reģionus. Viņš ir viens no fotogrāfu grupas Sputnika fotos dibinātājiem, kā arī apbalvots ar Eiropas fotogrāfiju izstāžu balvu. Brikčīnskis meklē Austruma Eiropā vietas, kuras vēl ir modernās pasaules neskarts, pielietojot tikai rīta un pievakars dabisko apgaismojumu. Šī ir viena no tām izstādēm, kas, manuprāt, neraisa negatīvas emocijas, jo skatoties šos darbus, tomēr gribas domāt, jā, ka lauki ir tā, kā arī Jans pats to uzsver, ka tomēr lauki ir tā vieta, kur ir mūsu saknes, ir saglabājušās šīs kultūras tradīcijas. Liena Laviņa, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija. Ar krāšņu un muzikālu džeza komēdiju Allas Sigālovas režijā un horeogrāfijā, ar komponista Gijas Kančēlī mūziku pēc gruzīnu klasiķa Cegarelī Lūgas Hanuma motīviem Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris gatavojas 132. sezonas atklāšanai. Ģenerāla mēģinājumā ar radošo grupu devās tikties Anete Lesīte. Viena no vispazīstamākajām horeogrāfēm ne tikai Krievijā, bet arī pasaulē, Alla Sigalova, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra jaunās sezonas atklāšanai gatavo krāšņu raibu džeza komēdiju Hanuma pēc gruzīnu klasiķa Avksenija Cegarelī Lugas motīviem. Tur mīlestība atraktīvi savīsies ar divu savedēju atjautību un sāncensības garu izpricināšanas mākā, kur Veronikas Plotņikovas sievišķiet viltīgajai Hanumai ir veiksmīgi jāizprecina izputējs kņas. Mēs gribam parādīt Hanumu ar tādu humoru un vieglumu un maigumu. Jaunajiem aktieriem šī ir pirmā sastapšanās ar horeogrāfu un režisoru. Uzreiz, kas bija pamanāms, ka tas ir horeogrāfs, ko viņa katru reizi Alla Sigalova ar mums tā strādāja, ka viņa precīzi varēja pateikt, tā tev šeit kaut kas nav kārtībā, zažātā, kaut kas, vieglāk. Viņa ļoti palīdzēja ar psihofiziku mums. Hanuma manī piedzima caur mūziku, jo iespēja kontaktēties ar Gijas Kančēlī mūziku man kā cilvēkam, kas arī ir saistīts ar mūziku, bija liela dāvana un pirmais sākuma punkts. Mēs nolēmām izbēgt no jebkāda gruzīnu nacionālā kolorīta un veidot mūsdienīgu iestudējumu, jo pamatā ir mūsdienu mūzika. Radīt fantastisku pilsētas tēlu, ažūrām dekorācijām, kas atgādina seno Tbilisī, man iedvesmoja Mandelštama dzeja. Es neko negribu teikt, tāpēc, ka neko neesmu darījis. Kaut kad 19. gadsimta otrajā pusē uzrakstīju šo mūziku un ar to viss beidzās. Kādreiz šo darbu iestudēja Tovstonogovs, un pēc tam tas izplatījās venēriskās slimības ātrumā pa visu Padomju Savienību, un esmu priecīgs, ka šī slimība ir atnākusi arī uz Rīgu. Un tā leģendārā gruzīnu komponista Gijas Kančēlī mūziku Latvijā spēlē mūziķa grupa Ksilem Trio. Kančēlī mūzikā ir tāds brīnums, ka viņa visu laiku mainās, un viņa ir pārsteigumiem bagāta. Kas man jebkādā veidā uzrunā tieši muzicējot un spēlējot Kančēlī mūziku, ir šī te skumja sajūta. Ģenerāla mēģinājumu vēroja Anete Lesīte un Mārtiņš Šalms no Latvijas televīzijas. Ar teātra jaunumiem noslēdzam kultūras ziņas, laiks sporta.